Nekustamā īpašumā tirgus ir ārkārtīgi mainīgs tirgus, un to ietekmē dažādi faktori, kā ekonomiskie, tā politiskie, kā arī ģeopolitiskie. Uz doto mirklī Latvijas iedzīvotājiem Latvijas banku norēķinu kontos ir uzkrājumi gandrīz 10 miljārdu eiro apmērā. Un to, vai šie uzkrājumi un prognozētās kredītu procentu likmju samazināšana spēs ietekmēt nekustamā īpašuma tirgu, par to tad šodien manā podkāstā. Mani sauc Jana Svirīdova, un esmu nekustamā īpašuma nozares pārstāve jau gandrīz 20 gadus. Un pēdējos 10 gadus es kopā ar savu vīru vadu savu nekustamā īpašuma uzņēmumu, kurš nodarbojās ar investīcijām un nekustamā īpašumā pārvaldīšanu. Un uz doto mirkli mūsu uzņēmums pārvalda vairāk nekā 20 miljonus vērtu eiro nekustamā īpašuma portfelī. Un manos podkāstos būs viss par un ap biznesu, jo īpaši daudz būs par nekustamo īpašumu. Un šīs dienas podkāsta ietvaros es jums vēlos ļaut ieskatīties tajā, cik ļoti ir mainīgs nekustamā īpašumā tirgus. Jo cilvēki, kuri nav vispār saistīti ar to nozari, principā viņi bieži vien nesaprot, kā mainās tendences un kas vispār notiek šajā nozarē. Tāpēc klausieties tālāk un uzzināsiet daudz interesanta un jaunā. Šodienas podkāstā es piedāvāju ieskatīties tajā, kāds bija nekustamā īpašuma tirgus toreiz, pirms apmēram 20 gadiem līdz 2008. Gadam, kad sākās lielā ekonomiskā krīze, un kāds ir nekustamā īpašuma tirgus šodien. Un tāpat arī pieķeršos klāt tam, kā ir mainījušās tendences šajā laika nogrieznī. Tātad īsumā par to, kāds bija nekustamā īpašuma tirgus aptuveni pirms 20 gadiem. Tas bija laiks, kad plauka un zēla ekonomika un darījumu skaits ar nekustamo īpašumu sita rekordus. Un tas bija laiks, kad pilnīgi visi teica, pērkt šodien, jo rīt būs dārgāk, un tas bija arī laiks, kad tirgo figurēja ārkārtīgi liels daudzums tā saucamo spekulantu, kuri pirka un jau pavisam drīz pēc tam pārdeva tālāk. Un šis viss periods beidzās salīdzinoši ātri ap 2008. Gadu, kad sākās ekonomiskā lejupslīde un Latvijas banka beidzot ieviesa to saucamo vienoto kredītu sistēmu, kad varēja sākt jau sekot līdzi, cik un kurās bankās kredītņēmēji ir ņēmuši kredītus. Un šie te cipari izrādījās graujoši, jo cilvēki bija griezušies vairākās bankās pēc kārtas, uz katru īpašumu noformējot atsevišķu kredītu. Un tas vien nozīmēja bieži vien to, ka šie te kredītņēmēji bija paņēmuši kredītus stipri virs savas maksāt spējas. Un tagad mēs atgriežamies pie 2024. Gada. Kāds tad ir šodien nekustamā īpašuma tirgus? Visi tie pirkumi, kuri tiek veikti šodien, var teikt, ka tiek veikti ļoti racionāli, un lielākā daļa pirkumu tiek veikti savas ģimenes vajadzībām. Un ir arī, protams, neliels skaits cilvēku, kuri var atļauties iegādāties vēl kādu papildus īpašumu. Viņi pērk priekš tā, lai veidotu tādu kā nākotnes uzkrājumu fondu pensijai. Un šodien arī, ja mēs skatāmies uz nekustamā īpašumā tendencēm, tad viņas ārkārtīgi kardināli atšķirās no tā, kādas tās bija pirms 20 gadiem. Bet par to es tad skatīšu atsevišķi pa dažādiem punktiem. Vispirms es vēlētos piedāvāt apskatīt tādu jautājumu kā kredīta pieejamību. Kāda tad tā bija pirms 20 gadiem? Respektīvi, līdz 2008. Gadam Latvijas bankas centās iekarot Latvijas tirgu. Un tas nozīmē, ka bankas piešķīra kredītus nekustamā īpašumā iegādēji līdz pat 110%. Tas nozīmē, ka 100%
pircējs varēja novirzīt uz īpašumu iegādi, bet 10% viņš varēja novirzīt uz labiekārtošanas darbiem. Realitāte viss notika pavisam savādāk. Cilvēki iegādājās īpašumus, apmaksājot 100% par īpašumu iegādi, par 10% mēs savā praksē ārkārtīgi bieži saskārāmies ar to, ka cilvēki brauc ceļojumos, cilvēki pirka jaunus auto, un bija arī gadījumi, kad viņi vienkārši brauca šopingos. Un, jā, tās summas, ko viņi tur tērēja, tās bija ļoti lielas. Bet tā kā nauda nāca un plūda un bija ļoti viegli pieejama no banku puses, tad cilvēki arī ļoti viegli prātīgi dzīvoja un tikpat viegli prātīgi izturējās pret piešķirtajiem kredītiem un arī to tērēšanu. Svarīgi ir arī piebilst to, ka tajā laikā kredīti maksāja ļoti lēti. Kredīta procentu likme bija apmēram ap 2%. Un tajos laikos, pirms šiem 20 gadiem, lai noformētu kredītu, pietika uzrādīt vienkārši visus iespējamos ienākumus, kā oficiālos, tā arī neoficiālos, kas nav iespējams vairs šodien. Un tāpēc cilvēki bieži vien pat uzrādīja tādus ienākumus, kuri realitātē pat vispār nemaz neeksistēja. Bet, teikšu godīgi, bankas uz to pievēra acis un ļoti labprāt akceptēja šos te neoficiālos ienākumus. Un tas viss beidzās mirklī, kad sākās pirmās ekonomiskās lejupslīdes pazīmes, un Latvijas banka beidzot arī paņēma un ieviesa šo te saucamo kredīta sistēmu. Un tajā mirklī atklājās ārkārtīgi tāda dramatiska aina, jo izrādās, ka cilvēki, lai iegādātos vairākus īpašumus, ir griezušies vairākās bankās un noformējuši kredītu. Un piedevām viņi to ir darījuši sekojoši. Tos dokumentus, ko viņi ir iesnieguši vienā bankā, viņi sāk iesniegt arī citā bankā. Un tas noveda pie tā, ka izrādījās, ka cilvēkiem ir kredīti daudz lielākā apmērā nekā viņa kredīta spēja. Un, protams, tas arī bija viens no tādiem faktoriem, kas beigās izraisīja Latvijas nekustamā īpašuma tirgu ārkārtīgi lielu krīzi. Vai arī, kā toreiz visi mēdza teikt, tirgus bija pārkārsis, kā viens liels burbulis. Un tagad mēs atgriežamies pie tā, kāda tad ir kredīta pieejamība šodien. Pirmām kārtām, šodien 2024. gada 1. jau maijā kredīta procentu likmes svārstās vidēji no 6 līdz 10%, kas priekš Latvijas ir rekordaugsts cipars, jo mēs savā nekustamā īpašumā vēsturē 20 gadu, es teiktu pat 25 gadu griezumā ar šādu dārgu kredītu nekad neesam saskārušies. Un šodien, lai varētu arī noformēt šo te kredītu, ir nepieciešams uzrādīt bankai visus oficiālos ienākumus. Un neviena banka vairs neņem vērā kaut kādus neoficiālos ienākumus, par kurus tu it kā saņemi, ja tu saņemi, un par tiem tu nemaksā nodokļus. Tas viss tiek ignorēts. Un plus vēl arī no valsts puses ir izdots likums, normas par to, cik tad procentuāli daudz no mājsaimniecības ienākumiem drīkst sasniegt pats kredītmaksājums. Un tas uz doto mirkli sastāv tikai 30% no visas mājsaimniecības ienākumiem. Maksimālais apmērs, ko pircējs var saņemt, tie ir 80% no tirgus vērtības, kas nozīmē, ka pircējam, kurš vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, ir jābūt arī savam uzkrājumam. Bet ņemot vērā to, ka Latvijas bankās ir ārkārtīgi lielos daudzumos uzkrājumi, tas nozīmē, ka principā cilvēki ir gatavi šiem te pirkumiem. Jautājums ir tikai, kurā mirklī tiks mainīta šī te procentu likme. Nākamais moments, kuram es vēlētos pievērst uzmanību, tās ir tendences. Kas tad ir mainījies veselu 20 gadu griezumā? Pirmām kārtām atgriezīsimies toreiz, pirms 20 gadiem. Un tas bija laika periods, kad bija diezgan liela aktīva
būvniecība, un visi jaunie projekti, kuri tika būvēti, viņi tika būvēti šie visi dzīvokļi ar diezgan lielām platībām. Ja klasiskā variantā 2-stāvu dzīvoklis ir apmēram 50 kvadrātmetri un 3-stāvu dzīvoklis bija ap 70, tad principā jau jaunajos projektos šie 2-stāvu dzīvokļi bija jau platībā no 50 līdz pat 80. Bet ja mēs runājam par 3-stāvu dzīvokļiem, tad tur jau tās platības figurēja no aptuveni 70 līdz pat 120 kvadrātmetriem. Runājot par privātmājām, tad arī šajā laika periodā bija ļoti strauja privātmāju būvniecība, un šīs mājas tika būvētas ar salīdzinoši lielām platībām. Tās platības figurēja no 250 līdz 350. Ja mēs pat skatāmies Jūrmalu, tur šīs mājas pat bija līdz pat 500 un pat 600 kvadrātmetriem. Tagad mēs atgriežamies mūsdienās. Ko tad šodien mūsu pircējs pieprasa? Šodien mēs jau tirgū redzam ārkārtīgi lielu pieprasījumu pēc 2-stāvu dzīvokļiem, kas ir ar pavisam nelielām platībām. Tie ir apmēram, ja mēs runājam par 2-stāvu dzīvokļiem, tad tie ir no 40 līdz 55 kvadrātmetriem, no 60 tas ir maksimums. Un ja mēs runājam par 3-stāvu dzīvokļiem, tad tur tās platības jau var figurēt no 55 līdz 70 kvadrātmetriem. Protams, ka tirgu ir pieejamas arī jebkurā cita izmēra dzīvokļi, bet es runāju par to, ko vairumā cilvēki šodien pieprasa. Un runājot par privātmājām, arī tur šī tendence uz platībām ir ļoti kardināli mainījusies. Šodien cilvēki jau pieprasa pavisam neliela izmēra mājas, tās ir 120 līdz 150 kvadrātmetriem, dažos gadījumos līdz aptuveni 200. Visas mājas, kuras ir virs 250, viņas skaitās ļoti lielas un principā viņas ir jau daudz grūtāk realizēt. Un tad paskaidrojot, kāpēc tās tendences ir tik kardināli mainījušās, tas ir vienkārši saistīts ar to, ka cilvēki pēc padomi laiku šaurības bija noilgojušies pēc plašuma sajūtas. Tāpēc visi šie jaunie projekti un visas jaunās mājas būvniecības tika plānotas un būvētas tā, lai būtu ar plašumā sajūtu. Tas ir tāds viens moments. Otrs moments ir tāds, ka toreiz celtniecības izmaksas bija salīdzinoši nelielas. Trešais moments – uzturēt nekustamo īpašumu bija salīdzinoši nedārgi. Par to es runāšu nākamajā punktā. Un ceturtā lieta – cilvēki bija iedomājušies, ka zem viena jumta, īpaši šajās lielajās privātmājās, dzīvos vairākas paudzes, bet realitāte ir tāda, ka es savā pieredzē neesmu vēl redzējis nevienu māju, kur dzīvot zem viena jumta vairāk par 2 paudzēm. Tad ķeramies klāt par nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksām. Vispirms sāksim ar to, kādas tad bija nekustamā īpašuma izmaksas toreiz pirms 20 gadiem. Es vēl joprojām atceros, ka par 2-stāvu dzīvokli Rīgas klusajā centrā renovētā ēkā komunālo pakalpojumu rēķins sastādīja apmēram 40 līdz 50 eiro. Toreiz bija lati, bet pārvēršot eiro, tie bija 40-50 eiro. Tas pats dzīvoklis šodien jau 2024. gadā komunālā pakalpojuma rēķins sasniedz jau ap 200 eiro. Respektīvi, tas pieaugums ir vidēji audzis no 4 līdz 5 reizēm. Tā ir tāda viena lieta. Otra lieta – ārkārtīgi ir mainījusies arī nekustamā īpašuma nodokļa apmērs. Ja toreiz par to pašu nelielo 2-stāvu dzīvokli, kuru es pieminēju, ap 2005. gadu nekustamā īpašuma nodokļa rēķins bija aptuveni 35 eiro, tad šodien, 2024. gadā, šis nekustamā īpašuma nodokļa rēķins sastāv jau ap 350 eiro. Kā mēs redzam,
nekustamā īpašuma nodoklis ir audzis līdz pat 10 reizēm. Tas, protams, nav uz visiem īpašumiem, bet tas pieaugums ir kardināli liels. Un, šeit es vēl vēlos arī piebilst to, ka nekustamā īpašumā nodoklis turpinās augt, jo valsts līmenī ir noteikts, ka kadastrālā vērtība, no kuras tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, ir jāpielīdzina jau tirgus vērtībai. Un tas nozīmē, ka augs šī te izmaksu pozīcija, un tur mēs pilnīgi neko nevarēsim izdarīt. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Viedokļi atšķirās, bet ko es vēl arī tādu svarīgu šajā jautājumā varu pateikt, ka pēdējos gados Rīgas būvvalde ir sākusi Rīgas centrā apsakot ļoti lielu daudzumu pirmskara laika ēkas, un tiekot konstatēti kaut kādi defekti vai plaisas, tiek brīdināti iedzīvotāji par to, ka šie defekti ir jānovērš. Un, ja tas netiek izdarīts norādītajā termiņā, tad principā tiek piestādīts nekustamā īpašuma nodoklis jau 3% apmērā, kas ir ļoti daudz. Un tādā veidā tiek stimulēts, lai tiktu atjaunots labā tehniskā stāvoklī šīs visas vecās ēkas. Manā ieskatā tas ir ārkārtīgi tāds pozitīvs moments, jo, diemžēl, mums Latvijā pēc man personiskā novērojuma, un ne tikai man personiskā novērojuma, nav izstrādājies tāds, kā lai saka, cilvēkos tādas rūpes par nekustamā īpašumā uzturēšanu. Un atgriežoties vēlreiz arī pie šī 3% nodokļa, tad es varu arī pieminēt tādu vienu spilgtu piemēru attiecībā uz kādu dzīvoklī Vecrīgā, Miesnieku ielā konkrēti 14, kur mums klientiem pieder nekustamais īpašums, dzīvoklis 40 kvadrātmetri, un ja līdz šim te graustu stāvokļa atzīšanai klients maksāja nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu ap 200 eiro, tad kamēr tika uzskatīts, ka īpašums ir graustu stāvoklī, klients saņēma rēķinu katru gadu līdz pat 1400 eiro. Un jāatzīst arī ar tas, ka cilvēki, neskatoties uz šiem te lielajiem rēķiniem, ļoti slikti komunicē savā starpā un mēģina rast risinājumus. Un tas ir dažreiz gadiem ilgs pasākums, līdz kamēr tiek māja atjaunota, ēka atjaunota tādā stāvoklī, lai atkal šis te nodoklis tiktu samazināts. Jā, un pēdējā lieta, kurā es vēlētos dot jums tādu ieskatu, ir, kā ir mainījušās cenas divos dažādos segmentos. Viens segments būs ekskluzīvais segments, tā ir Jūrmala Rīgas centrs, un otrs segments būs sērija veida dzīvokļi. Pirmo tad mēs izskatīsim ekskluzīvo segmentu. Ekskluzīvais segments sāk ļoti strauji attīstīties 2010. gadā, kad Latvijā tika pieņemts likums par to, ka nerezidentiem investoriem, investējot nekustamajā īpašumā, ir tiesības pretendēt uz termiņu uzturēšanās atļauju. Un jāatzīst, ka šī programma izrādījās ārkārtīgi veiksmīga, jo sāk attīstīties ne tikai ekskluzīvais segments, bet vispār pilnīgi viss nekustamā īpašumā tirgus. Un visaktīvāk attīstījās tieši Jūrmalā, kur tika jau būvēti ārkārtīgi lielos daudzumos jaunie projekti. Kā spilgtākais piemērs, jūs varat aizbraukt kādreiz uz Jūrmalu, pastaigāties vienkārši pa Dzintaru prospektu, un tur pilnīgi visi jaunie projekti, kas ir sabūvēti pēc 2010. gadā. Un tas skaits uz tās vienas ielas sasniedz jau vairāk nekā 15 jaunos projektus. Tā ir tāda viena lieta. Arī otrs segments, kur attīstījās, tas bija Rīgas centrs, kad mēs arī sastāpamies jau ar daudz jauniem projektiem. Un, uz doto mirkli, ņemot vērā to, ka 2014. gadā tika izmainīt noteikumi attiecībā pret
šiem te investoriem, ka tika palielināts šis te investīciju slieksnis, un plus vēl paralēli arī gāja ģeopolitiski notikumi ar Krimu, tad šis te investoru skaits sāk strauji samazināties, un attiecīgi arī dažus gadus šajā ekskluzīvajā segmentā bija novērojama stagnācija, un tagad jau var teikt, tās cenas jau ir, teiksim tā, koriģējušās uz leju, jo, lai pārdot nekustamo īpašumu šajā segmentā, ir jākoncentrējās pārsvarā uz vietējo iedzīvotāju, un tas nozīmē, ka vietējiem iedzīvotājiem, protams, tā pirkt spēja ir zemāk nekā tajā laikā šiem te investoriem. Un, jā, tāpēc šajā segmentā es teiktu, ka šobrīd ir ļoti pievilcīgas cenas. Otrs segments tie ir sērija veidā dzīvokļi, kuri pirms krīzes līdz 2008. Gadam bez remonta maksāja 1200–1300, ar remontu 1500–1700 eiro kvadrātmetrā. Un krīzes periodā cenas, ņemot vērā to, ka nokritās līdz 75%, tad 10. gadā sērija veida dzīvokļus varēja sākt iegādāties sākot no 350 eiro. Un šis ir tas segments, kurš ir tā ļoti stabili ar nelielām korekcijām visu laiku audzis, bet jebkurā gadījumā cenas uz šodienu, 2024. gadā, nav sasniegušas to līmeni, kādas viņas bija līdz 2008. gadam. Šobrīd jau tur tās cenas svārstās bez remontu plus mīnus ap 1000 eiro, ar remontu 1300–1400, aptuveni tādas cenas. Nu jā, un tas rezumē šim podkastam ir tāds, ka es jums ļāvu ieskatīties tajā, kā ir mainījies nekustamā īpašumā tirgus vismaz pēdējo 20 gadu laikā, un kā jau jūs noprotat, tad šis te tirgus ir ļoti mainīgs, viņš ir ļoti ciklisks, un arī segmenti var attīstīties dažādos ātrumos. Bet no tiem pozitīvajiem momentiem, kas ir novērojami šobrīd tirgu, pirmais moments ir tāds, ka visi eksperti jau runā par to, ka 2024. gada ziema ir bijis zemākais punkts nekustamā īpašuma tirgumu un ekonomikai kopsumā. Otrs moments, šī gada vasarā ir sagaidāma jau procentu likmju samazināšanās, kas nozīmē automātiski, ka uzlabosies Baltijas pieejamības indeks, kurš nosaka mājsaimniecības maksātspēju, ka šis te indeks ļoti stipri uzreiz sāks uzlaboties. Un ceturtā lieta, arī valdība pieliek patiešām ļoti lielas pūles, lai bankas sāktu stimulēt, izsniegt vairāk kredītus, jo šobrīd izsniegto kredītu skaits ir dramatiski mazs. Un ja mēs ņemam kopā šos te visus faktorus, tad ir sagaidāmi diezgan pozitīva, tāda laba izaugsme nekustamā īpašumā tirgu pie nosacījuma, ja vien mūs nesagaidīs kaut kādi jauni ģeopolitiski satricinājumi. Un pēdējais tāds moments, ko es vēlētos jums piebilst, 2010. gadā, kad caur šiem te visiem nerezidentiem ieplūda Latvijas ekonomikā investīcijas vairāk nekā 1 miljārda eiro apmērā, šī summa bija vairāk nekā pietiekama, lai atdzīvinātu pilnīgi visu tirgu. Un ar to es vēlējos vienkārši teikt, ka visiem šiem te iedzīvotājiem, kuriem ir uzkrājumi šobrīd Latvijas banku kontos, nav nepieciešams visiem sākt viņu tērēt un pirkt nekustamā īpašumu. Ir pietiekami sākt novirzīt no 5 līdz pat 10%, lai tas būtu ārkārtīgi pozitīvs stimuls visam nekustamā īpašuma tirgumam. Secinājumus izdariet paši, kā sakam, ieguvēji būs tie, kuri sekos līdz notikumiem, ziņām, tendencēm, jaunumiem, un ar to tad arī šodien viss. Un tiekamies jau pavisam drīz manā nākamajā podkastā. Paldies!